Erekcijas funkciju visefektīvāk var atjaunot ar dzimumlocekļu implantu ievietošanu. Diemžēl mūsu sabiedrībā, tīpaši vīriešu sabiedrībā, pastāv daudz aizspriedumu un baiļu. Nezinu, kāpēc zobu implantus, vai sirds implantus, vai gūžas implantus mēs uztveram pilnīgi normāli. Bet tajā brīdī, kad ārsts, lai atjaunotu jūsu dzimumu funkciju, jums piedāvā dzimumlocekļu implantu, mēs to uztveram ar lieliem aizspriedumiem un bailēm. Bieži runājot ar saviem pacientiem, es viņam saku, ja mēs salīdzinām operāciju, uz kuru jūs atnācāt sava prostatas vēža dēļ, un operāciju dzimumlocekļu implanta ievietošanas dēļ, tad šīs operācijas praktiski nav salīdzināmas. Ja pirmā operācija tiek veikta vispārējā anestēzijā, tiek veikta liela operācija vēdera dobumā, tad dzimumlocekļu implanta ievietošana ir iespējams veikt spinālā anestēzijā, un lielākais grieziens ir viens grieziens zemādā aptuveni 2 cm garumā. Un slimnīcā ir jāpaliek tikai 1 diena.